Sumināti klāt esošie. Es esmu iznākusi tiešraidē ar paziņojumu no dzimtas ģimeņu kopienas Ķoņu Rāgans. Ar savu brīvo gribu šobrīd paziņoju, ka es un visi manas dzimtas ģimeņu kopienas Ķoņu Rāgans pārstāvji, līdzcilvēki, es Indra Alberta meita, kā arī Jānis no Kravaļu un Teteru dzimtas, kā arī visi mūsu bērni, mazbērni, vedeklis znoti. Visi šie cilvēki ir piedzimuši kā cilvēki, vīriešu un sieviešu ķermenī, kuram ir gars dvēsele, un kas ir mūžīgi un brīvi. Un šobrīd tiek pārkāptas cilvēku tiesības, un par to es gribu parunāt. Kā jau teicu, caur mani izpaužas mana brīvā griba, un katra mūsu dzimtu ģimeņu kopienas cilvēka brīvā griba. Stāsts ir par meliem, kuri sen ir atklāti. Nav tādas Latvijas republikas. Ir tikai atsevišķas struktūra vienības. Un, ja tie kāds tēlo šo augstāko varu, tad tādas viņiem nav. Tie visi ir meli. Karalis ir kails. Mums ir bijusi saskara gan ar policijas darbiniekiem. Komunikācija ir bijusi dažāda. Un neviens īsti neizprot cilvēka būtību un atšķirību starp cilvēku un personu. Par to es šobrīd varbūt vismazāk gribu runāt. Es gribu runāt tieši par cilvēcību. Jo mēs esam saprātīgi cilvēki. Mēs esam piedzimuši brīvi un neesam personas. Cilvēks un persona nav viens un tas pats. Un mēs nepiederam nevienam mākslīgam veidojumam, vai tā būtu valsts organizācija, vai korporācija, vai tās struktūra. Dzimtu ģimeņu kopiena ir mūsu un tikai mūsu enerģētiskais lauks. Tā ir enerģētiskā telpa, kura tiek pasargāta, kur strādā visuma likumi. Un tikai un vienīgi visuma likumi ir tie, kurus mēs realizējam. 1992. gadā visus sanamurēja, iedeva personas kodus un piesaistīja. Piesaistīja kam? Neesošai Latvijas republikai, fikcijai, jo nav ne dibināšanas, ne satversmes, ne tautas kopsapulces. Nekā nav. Visu cīņu šobrīd mūsu jaunajam premjeram, kas darbojās šajā laukā, bet ir jāsaprot, ka nav jau tādas republikas, bet lai viss sanāk, jo viņš ir dvēsele, kas atnākusi šeit, lai radītu citu realitāti. Ir radīts. Runājot par šiem personas kodiem, visi noteikti ir dzirdējuši par Nirnbergas prāvu. Tas bija kara tribunāls 1945. gadā līdz 1946. gadam, un tas bija par noziegumiem pret cilvēci, jo pierādījumi bija pietiekami pārliecinoši un neapstrīdami. Notika cilvēku masveida iznīcināšana koncentrācijas nometnēs. Kas notiek šobrīd? Šobrīd notiek tieši tas pats. Cilvēkus sanamurē un piespiež pieņemt personu.
Bet vispārējo cilvēktiesību deklarācija, kas ir starptautiska deklarācija, 1. un 6. pantā skaidri norāda, kas mēs esam. 1. pantā visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā. Un 6. pantā katram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības tikt atzītam par personu likumu priekšā. Mums šīs tiesības nav jāizmanto. Tas, kas to grib, lūdzu, izmantojiet. Kurš var pateikt, cik Latvijas Republikā ir likumu? Kurš var pateikt, cik pasaulē ir likumu? Un kurš ievēro šos likumus? Neviens to nevar pateikt. Es varu pateikt par sevi, par saviem līdzcilvēkiem. Mēs ievērojam visuma likumus, cēloņu seku likumu, mūžīgās mīlestības un pateicības likumu. Dari otram to, ko grib, lai dara tev. ANO cilvēktiesību deklarācijā ir arī tāds punkts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskarību. Ja arī kāds pieņem sevi par personu, tad arī šīs ir tiesības jums jāievēro. Godātie, cienītie, tie, kas ir personas, amatpersonas, ar teikumu, ka es tikai daru savu darbu, ka man ir jāpabaro ģimene. Jā, es arī darīju savu darbu, es arī uztraucos, es arī gāju šo ceļu. Neviens nevar iziet manu ceļu manā vietā, katram tas ir savs. Un šobrīd notiek lietas. Gaismas cilvēki beidzot ir cēlušies kājās un rīkojās, tāpēc, ka gaismas ceļš ir atvērts. Un tumsai vairs nav spēka. Tumsa ir beigusi pastāvēt. Un paziņojums ir sekojošs, jā. Ir notikusi liela patvaļa. Un šī patvaļa šobrīd ir apzināta genocīds pret līdzcilvēkiem. Jānis no Kravaļa un Tetera dzimtas šobrīd ir ievietots psihoneiroloģijas stacionārā ar fiktīvas tiesas lēmumu pārliecināties par viņa pieskaitāmību. Nu tad ko? Es saukšu vārdos personas. Tos, kuri piedalās un piedalījās un personas ir strādājošas gan policijā, gan tiesā. Šobrīd tātad pieminēšu advokāts Normons Petersons, tiesnese Anita Grīnberga, tiesneša palīgs Velta Vavžika, lietas virzītāja Sanija Cvībele, kā arī vēl ir cilvēki, kuri dara tikai savu darbu, baro savu ģimeni. Sijā valsts policijas komanda, kas atbrauca 3 reizes mūsu pagalmā, katru reizi pret Jāņa brīvo gribu aizveda Jāni. Policijas pārstāvji vārdā Oskars un Edgars. Visu cieņu, jūs esat labi cilvēki, bet jūs izdarat noziegumu. Mēs par to jūs brīdinājām. Un netika.
Neviens nepavaicāja pat, kas tu esi, vai tu esi cilvēks vai persona, vai tu to atzīsti vai nē. Vienkārši piespiedu kārtā pret brīvo gribu cilvēks tiek paņemts un aizvests. Viņš tur nav vajadzīgs. Persona ir pase, papīrs. Ņemat pasi un braucat un darat. Jūs šobrīd aizskarat cilvēku. Un es pieprasu nekavējoties pārtraukt šīs prettiesiskās darbības. Šobrīd Jānis atrodas šajā te psihoneiroloģijas stacionārā 17. nodaļā 6. istabā. Nodaļas ārste Ingrīda Cera. Ar tevi, daktari, ir runāts. Ļoti un daudz. Šobrīd Jānis ir pieteicis bada streiku, jo viņam ir ierobežota viņa brīvība, brīvā griba, brīvi pārvietoties. Pagaidām vēl ir atstāta iespēja zvanīt un izmantot telefonu. Bet atcerieties, ka viņš ir dzīvs cilvēks, un mēs visi esam dzīvi cilvēki. Un no katra mums ir atkarīgs, kā mēs ko darīsim. Ja šobrīd tiek pārkāpta mana brīvā griba, vēl kāda brīvā griba, tas ir vislielākais noziegums. Tie, kas atzīst Latvijas Republiku un viņas likumus, ieskatieties krimināla likumā, 12. pantā, jūs katrs atbildēsiet par nodarījumu cilvēkam, jo visas starptautiskās vienošanās ir spēkā arī tā saucamajā Latvijas Republikā. Un, jā. Kā tad mēs to visu varam pārtraukt? Vienkārši beigt izlikties, beigt sūdzēt viens otru, atvērt savas sirdis un saprast, ko darīt. Jo mēs katrs piedalāmies kaut kur. Tas attiecas ne tikai uz brīvās gribas pārkāpšanu, tas attiecas uz visu dzīvi, mājokļiem, komunāliem pakalpojumiem, visiem tarifiem, nodokļiem, sodiem. Pret cilvēkiem vērstiem likumiem, jo neviens tas likums nav rakstīts cilvēkiem. Tāpat izglītība, kultūra, medicīna, ekonomika, vēja parki, klimata ieroči, ķīmiskās trases, visas vakcīnas, visu to katrs cilvēks mēs paši pieņemam, paši īstenojam. Un mums pašiem ir tiesības atteikties to darīt. Jo mums ir brīvā griba, sirdsapziņa, godaprāts. Un kad mēs esam šeit savā iemiesojumā, ar savām nemirstīgajām dvēselēm, mēs varam pateikt, nē, stop, pietiek. Ja jūs gribat juridisko statusu, tad mūsu juridiskais status ir cilvēks. Un šis status ir augstāks par personu, viennozīmīgi. Jo tā ir dzīvība šajā ķermenī, šajā iemiesojumā. Jo visu, ko dara šobrīd, visi vēja parki, kas tiek šobrīd vesti, tas ir vienkārši grūti par to runāt, jo to redzot ir sajūta, ka brauc pār mūsu ķermeņiem, jo tā ir mūsu zeme. Latvijas Republika nav šīs zemes. Jūs stāvat uz zemes, kas nevienam nepieder, bet pieder visumā cilvēkiem. Tie, kas vairs nav cilvēki, atkāpieties,
Tie, kas ir cilvēki, ļaujiet dzīvot cilvēkiem. Nav noziegumu. Nav cietušā. Jūs vajājat dzīvību. Beidzat vajāt bērnus, beidzat vajāt cilvēkus, kas rada. Pietiek, aizliedzam mēs to jums darīt. Kāpēc ir jāindē sevi un citus? Esiet stipri savā kodolā, pasakiet, nē, mēs nedarīsim šo darbu vai to darbu, jo tas nesaskan ar manu brīvo gribu. Bet tiklīdz jūs esat uzvilkuši formu, vai iegājuši nodaļā uzvilkuši halātu un tēlojat psihiatru. Jums nav vairs brīvās gribas, bet jūs arī neviens neaizstāvēs. Jūs atbildēsiet tikai un vienīgi visam likuma priekšā. Ja tie nebūsiet jūs, tad tie būs jūsu bērni, ja vispār tādi būs. Jūsu dzīvē notiks lietas, par ko jūs pat nevarat iedomāties, bet jūs to būsiet paši izraisījuši. Kamēr mēs neiziesim no šīs vienaldzības, bezcerības un sevis noniecināšanas stāvokļa, katrs kļūsim par domājošu, brīvu, pašpietiekamu cilvēku, tikmēr ar mums manipulēs. Tāpēc es aicinu katru padomāt, ko mēs varam darīt, lai mainītu šo situāciju. Turiet spēcīgas dzimtas ģimeņu saites. Veidojiet savas tradīcijas. Stipriniet savu ķermeni. Izprotiet sevi kā brīvu dzīvu apziņu. Mēs katrs esam daļiņa no pasaules un visuma, un mēs veidojam savu realitāti. Jo katrs cilvēks, kurš nav robots, bet cilvēks, ir radītājs, un radītājs ir viņā. Caur katru cilvēku izpaužas radītāja vēlme piedzīvot. Dievs ir viens, un Dievs ir visur, un Dievs ir izpausme. Mums jābūt stingriem savā pārliecībā, ar savu goda prātu. Godājam tikumu un esam neiecietīgi pret netikumu. Ieliekam katrā savā radīšanas procesā dvēseli. Esam stingri savā pārliecībā. Vienmēr turam doto vārdu. Turam godā senču tradīcijas. Un aizstāvam savas vērtības, jo es ar savām darbībām neaizskaru otru. Dari to, ko grib, lai dara tev. Mīlestība pār visam, bez nosacījuma mīlestība. Vienkārši tāpēc, ka cilvēks ir. Mēs viņu mīlam. Visus jautājumus, ko es šobrīd varbūt neuzdošu, vienkārši pavaicājiet sev savai sirdī. Mums ir jāizveido jauna attiecību modeļi, kur nav nenovīdības, naida, dusmu, baiļu, kur vienkārši mēs varam satikties, novēlēt viens otram labu dienu un radīt skaistu, mīlestības piepildītu pasauli gaismā. Un jā, jūs varat visu to atrast, ja gribat meklēt.
Viss ir pieejams, šobrīd informācija ir visur. Informācija ir par to, kas ir personas, kas ir Latvijas Republika, kādi tur visādi numuri piešķirti. Es par to negribu vispār runāt. Tā ir jurisdikcija, kas neatiecas uz dzīviem cilvēkiem. Vienkārši celieties kājās. Ja jūs redziet netaisnību, pasakiet tai nē, neiet prom. Es nevienam neskrienu virsū ar savu patiesību. Es vienkārši radu un daru to, kas man ir jādara. Mīlestībā, pateicībā un labklājībā. Es braucu ar savu auto, savu zemi un apzināti neesmu nevienu ievainojusi, aizskārusi. Es, darot savu darbu, medicīnā esmu darījusi visu vislabāko. Piedodiet, ja es kādu esmu aizskārusi, vai nedod Dievs nogalinājusi ar savu rīcību. Tāds nav bijis mans mērķis. Un arī šobrīd lieciet mierā dzīvus cilvēkus. Te nav personu. Nebrauciet, nenāciet, nelieniet virsū. Es aizliedzu un noraidu šīs visas darbības. Un vēl noteikti būs komentāri šeit. Komentāri ir dažādi. Es pasaku tā, ka es viņos neiedziļinos. Ne labajos, ne sliktajos. Vienkārši, ja jūs kaut ko komentēsiet, tad atcerieties, ka katrs komentārs atspoguļo tieši jūsu būtību. Ko jūs tur uzrakstīsiet, tā ir jūsu būtība. Tik vienkārši. Un, jā, es noslēgumā varētu vēl tikai lūgt, jā, pārbaudiet paši šo informāciju. Viņa ir pieejama. Un aicinājums ir vienkārši. Vēlreiz tātad mēs esam saprātīgi cilvēki, mēs neesam personas, jo cilvēks un persona nav viens un tas pats. Un mūsu dzimtu ģimeņu kopiena nepieder nevienai valstiskai organizācijai vai korporācijai. Mēs vienkārši esam enerģētiskajā laukā izveidojuši šo telpu. Mēs neesam apzināti iesaistījušies un devuši piekrišanu vai noslēguši kaut kādus līgumus un vienošanos par saistībām ar kaut kādu valstisku organizāciju, kā Latvijas Republika vai vēl kādām citām organizācijām. Dzimtu ģimeņu kopiena Ķoņu rāgans pieprasa atzīt šo mūsu statusu, mūsu kopienas statusu. Mēs esam cilvēki. Un vai nu jūs mostaties un nostājaties tautas pusē, vai paliekat par soda vienības dalībniekiem, vai nu jūs apzināties sevi kā cilvēku, vai esat rīcība nespējīgs izpildītājs, vai nu jūs rīkojaties pēc savas sirdsapziņas, vai darbojaties pēc instrukcijām vadlīnijām. To nav iespējams savienot. Lūdzu, pieņemiet šo informāciju sev pārdomām. Un atbildes nevajag man. Tās personas, ko nosauc, un arī citas personas, kuras sevi uzskata par personām, lūdzu, ir bijuši gadījumi, un tas viss attiecās uz pilnīgi visiem, kurus arī es nenosaucu. Lieciet mierā mūs, jo mēs jūs neaiztiekam. Mēs dzīvojam savu dzīvi un radam savu realitāti. Un radam enerģētiskajā laukā, pirmkārt, un otrkārt arī šeit fiziski, uz mūsu zemes, jo zeme nepieder nevienam, un nekas nestāv pāri mums,
radītājam. Tālūk. Vēlreiz tātad mostieties. Tie, kas grib mosties, radiet. Atbrīvojiet sevi no verga kakla siksnas. Jo kas tad ir sistēma? Sistēma ir cilvēki un nekas cits. Ja tur pa starpu ir kāds biorobots vai ģenētiski modificēts organisms, tas ir cits stāsts. Bet tie, kas sevi uzskata par cilvēkiem, kuriem ir dvēsele, miesa un gars, jeb velis, kā saka balti, tad esiet savā trīsvienībā un piecelieties un pasakiet savu vārdu, jo tik līdz to izdarīs vairāk cilvēku, mēs spēsim radīt jaunu civilizāciju, jaunu skaistu pasauli un piepildīt to ar beznosacījumu mīlestību. Dalies un esi šajā dzīvē apzināti. Jo viss, kas notiek, viss notiek, lai mēs mostos. Mīlestībā, pateicībā un labklājībā ir radīts.